Šodien mēs esam Rīgas ielās un kopīgi noskaidrosim, kāda ir iedzīvotāja attieksme un arī paradumi iepērkoties internetā. Vai tu iepērcies internetu veikalos un, ja jā, cik bieži? Jā, es iepērkos kaut kur varbūt vienreiz mēnesī. Jā, es iepērkos. Es teiktu, varbūt vienreiz mēnesī. Jā. Jā, iepērkos reizi 2 nedēļās aptuveni. Pēc vajadzības iepērkos. Nesenākā reize, kad es iepirkos, bija pirms nedēļas. Kam tu pievērst uzmanību iepērkoties internetā, lai, piemēram, neuzķertos uz kādām krāpnieciskajām schēmām? Es skatos atsauksmes tieši par to vietni, kuras iepērkos, un par to, cik daudz viņi varbūt reklamē internetā. Tas ir tā kā īsts tā branda saites un parasti atsauksmes pastos, kā produkti izstāsta un tā, jā. Es arī skatos uz atsauksmēm, gan par produktu, gan par tādu firmu vai mājaslapu arī kopumā. Viennozīmīgi atsauksmēm. Tad es arī skatos, vai kādas ir maksājuma metodes, vai tas tā kā man dara vai nedara. Es pievēršu uzmanību, lai es pērku pa taisno no ražotāja. Vai tas, no kur es pērku, tas ir ražotājs, vai tas ir kāds cits, kas dropshipo vai pārdod produktu. Netici brīnumiem internetā. Par to, kā droši iepirkties internetu veikalos, meklē fejasveikals.lv. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs atgādina: netici brīnumiem internetā.